Sveicināti, mīļie! Šodien mēs esam gada pēdējā Saules meitu ierakstā. Un šodien mēs uzjautāsim pēdējos jautājumus par šo gadu un ko mums vēl šajā gadā darīt, un jau ievirzīsimies mazliet uz nākamo gadu un kā tad mums dzīvot nākamajā uguns zirga gadā. Un enerģijas jau šajā laikā ir atvēršās diezgan plaši vaļā. To es pati sajūtu no 12. datuma. Šodien ir 18. datums, un kulmināciju mēs sasniegsim. Man ir tādas sajūtas tieši 22. datumā, un iespējams, ka 22. datumā būs vēl viens video, kas ir paredzēts tā kā Saules meitu ietvaros, jo tieši 22. datumā ir vārda dienas Saulvedim un Saulei, kas ir ļoti spēcīgi arī vārdi. Iespējams, ka tikpat spēcīgi vārdi kā Ieva un Ādams, ja? Taču manās sajūtās Saule un Saulvedis ir mazliet vēl spēcīgāki vārdi, tāpēc gribēšu sajust šo enerģiju, un es esmu no tiem cilvēkiem, kas parasti neredz nevienu vārdu, neatcerās nevienu dzimšanas dienu, nevienu vārdu dienu, bet šis bija tas, ka es ieraudzīju, un man uzreiz tāds acis tā, wow, tur ir kaut kas, ko vajadzētu mazliet vairāk izzināt. Un tātad es paredzu, ka būs arī ierakstīns no 22. datuma, kam jūs varēsiet piesakot un paskatīties, kādas enerģijas plūdīs un kādi jautājumi tieši tajā dienā nāks un kāda nozīme ir šai dienai, kura mūsu kalendārā ir ievietoti. Un jā, un tāpēc lūk, un šajā periodā kopumā jau no 12. spēcīgās enerģijas nāk lejā, lai sagatavotu mūs, man gribās teikt, jaunajam gadam, jaunajam iesākumam, un sajūtās šobrīd tiek apvienota visa gada enerģija, ko mēs esam pieredzējuši, ko mēs esam izdzīvojuši, lai varētu pārformēt uz tās bāzes, ko mēs visa gada laikā esam ieguvuši, pārformēt mūsu jauno gadu, lai mēs no jaunā gada varam kļūt atkal, sākt no jauna, pacelties augstākā enerģijas līmenī, atstājot ne vairs cauri dzīvojot kaut kādas enerģijas, bet kaut kādas enerģijas atstājot un saņemot tikai no viņām informatīvu enerģijas plūsmu, lai mēs varam iet uz priekšu daudz jaudīgāk, daudz spēcīgāk, tā kā tas mums ir paredzēts. Un iespējams, ka šobrīd vēl daudziem notiek transformācijas, daudziem kaut ko krata ārā to, kas vairāk nav vajadzīgs, un to, ko vairāk nevēlās izmantot, atbrīvo no kaut kādām lietām, kas nav vajadzīgas, lai tās nebūtu jāpārnes uz jauno gadu. Un savā veidā tas ir labi, savā veidā tas ir mazliet kratoši, transformējoši, un tāpēc šajā laikā mums blakus ir nāk un pievienojas ļoti daudz gaismas enerģijas, atliek tikai uzticēties tām enerģijas plūsmām, kas pie mums nāk un plūst. Es arī pati esmu piedzīvojusi ļoti skaistas, saņēmusi no eņģeļiem ļoti skaistas dāvanas, un es ceru, ka arī šajā meditācijā, channelingā arī jūs saņemsiet pie rokas, varētu teikt, savu Ziemassvētku eņģeli, lai visu Ziemassvētkus viņš jums varētu jūs izvest cauri un parādīt to, ko jūs vairāk negribat, un vēl vairāk parādīt viņam to, ko jūs vēlaties no sava jaunā dzīves gada. Jo šis ir tas periods, kur mēs saliekam jaunā gada ceļus, kur mēs saliekam savas jaunā gada vēlmes, uz kurien mēs vēlamies virzīties. Un jo vairāk atrodamies šajā posmā, savā iekšējā mīlestības plūsmā, jo foršāk tas viss var sanākt. Jo mīlestība plus mūsu vēlmes, tas ir, gan varētu teikt, dievam likums,
to realizēt. Tā kā esam apzināti šajās enerģijās un paužam sevi viskaistākajā, visburvīgākajā veidā, kā mēs vien to esam jebkad spējuši. Jā, tam mums palīdzēs arī droši vien, kad uguns enerģija, siltums, lai arī apkārt kļūst ar vien vēsāk, kādam sniegotāk, bet citam varbūt vienkārši dubļaini, ja? Un dažkārt vienkārši dienas paiet bez saules, un principā tas ir ļoti līdzīga enerģija, tikai savādākā izpausmē. Ar balto sniedziņu mums ir daudz vieglāk, un cerēsim, ka šis baltais sniedziņš mums atnāks uz Ziemassvētkiem. Līdz Ziemassvētkiem atnāks, un mēs spēsim šo laiciņu arī pavadīt balti. Tā kā tāpēc šobrīd padalīšos ar jautājumiem, kurus uzdosim mēs šodien. Jā. Un šobrīd mēs atrodamies 18. decembrī, 19. kad mēs ierakstām šo channelingu, un šajā channelinga jautājumu, ko mēs šodien uzdosim, ir pāris dienas līdz saulgriežiem. Kādas enerģijas nāk uz Zemi šajā laikā? Un ar šo jautājumu es uztveru šo laiku, šo visu saulgriežu laiku, līdz pat, varētu teikt, jaunajam gadam, kad pēc manām sajūtām ar 01.01. Notiek pārslēgums un enerģijas sāk ritēt savādāk. Un līdz 1.12. mums vēl ir, nevis 1.12., bet 1.01. mums vēl kāds brītiņš ir. Un kā jau es jau iepriekšējā informācijā esmu dalījusies par to, kad es plānoju, kad 01.01.2026 pulkstens 11.00 būs jaunā gada pirmo vārtu atvēršana un jauno enerģiju ieplūšana, sajušana caur channelingu, un dosimies ceļojumā, lai atvērtu savas jaunās dzīves vai jaunā gada vārtus vaļā. Jā, un tāpēc tas jautājums par to, kādas mums šeit ir enerģijas. Otrais jautājums, vai augstākie spēki un gaismas pasaule sagaida, ka saulgriežu laikā no cilvēkiem tiek virzīts apzināts nodoms zemes smalkā lauka attīrīšanai un izlīdzināšanai? Vai ir kādi ieteikumi, ko mēs no labas gribas varam izdarīt zemes augšām celšanās procesā? Trešais jautājums, kā cilvēkiem, kas ir pazaudējuši ticību labajam, Ziemassvētku brīnumam un mīlestībai, atgriezties šajā mīlestības piepildošajā plūsmā? Ceturtais jautājums, kā satikt savu Ziemassvētku eņģeli un sadzirdēt tā vēstījumu? Ko mums Ziemassvētku eņģeli vēlas nodot šī channelinga klausītājiem? Piektais jautājums, kā izveidot uguns rituālu šajos saulgriežos un kas jāņem vērā iedarbojoties ar uguns stihijas garu, lai realizētu savus nodomus un vēlmes. Sestais, kam jāpievērš uzmanība nākamajā gadā, ugunīgā zirga gadā dzimušajiem, kādas iespējas atvērs un kā tās saskatīt. Un jāsaka, ka es arī esmu ugunīgā zirga gada dzimušais, un šo jautājumu neuzdevu es, bet cits skatītājs, kas ir ar mani šobrīd kopā, tāpēc man ir ļoti liels pārsteigums, un es teiktu, ka eņģeļi pie viņas noteikti pieklauvēja un pateica, ko tad jūs mums varētu pateikt jaunu, vai ne? Nu, lūk, tā kā tas ir ļoti skaists pārsteigums, un tāpēc, lai nebūtu apbežot vispārējie, kādu ietekmu un iespējas sniedz ugunīgā zirga gada enerģija mums visiem. Tāpēc jūtu, kad lauks jau veidojās un izejot no jautājumiem, laukā sanāk enerģijas, un šeit ir gan latvisko tradīciju, gan eņģeļi ir sanākuši, ka varētu teikt reģionālās dievības, eņģeļu plāns, mīlestības plāns, kas ir Kristus, Sananda, enerģijas plūsma,
Un arī laika hierarhija. Tā arī ļoti jūtama, jo laika hierarhija pārstāv tieši šo gadu enerģijas. Tāpēc lauks veidojās ļoti plašs. Nu, ko atliek vien doties šajā ceļā, lai saņemtu šodienas atbildes uz jautājumiem. Jā, nu lūk, es varu doties ceļā. Tā, pišķiņ to pieliksim. Tā, labi. Nu ko, dodamies ceļā čenelingā, lai saņemtu šodienas atbildes. Un mēs sāksim savienošanos ar to, kad sajutīsim sevī pateicību. Un pateicība ir pirmā enerģija, ko es sajūtu laukā, un kas ienāk un sajūtam šo pateicību savā sirdī. Sajūtam šo pateicību par to, kas mums ir, par to, kas mums tiek dots, par to, ko mēs saņemam, par to, ka mēs esam, par to, ka mēs elpojam, par to, ka mums pukst sirds, par to, ka mums ir sirds, par to, ka mēs spējam piedzīvot šo zemi, par to, ka mēs spējam mīlēt, par to, ka mēs spējam pieskarties, par to, ka mēs spējam darīt labu, par to, ka mēs spējam pateikt labu, par to, ka mēs spējam ieraudzīt labu, par to, ka mēs spējam sadzirdēt. Par to, ka mēs spējam šo visu piedzīvot. Un ļauj, lai šī pateicība no tavas sirds atver šo pateicības vilni savā sirdī. Ļauj, lai tā no tevis ieplūst zemē. Arī Dieva gaja to ir tik sen gaidījusi. Dzīve, zeme, daba. Tā nav gluži pašsaprotama lieta, kuru mēs lietojam katru dienu. Tā ir tikpat dzīva. Tā ir tikpat jūtīga. Tā vienkārši ir. Tā neprasa. Tā vienkārši ir. Tā piedzīvos sevi no sevis, caur sevi. Un sajūti sevi kā vienu no dzīvības formām, kas šeit ir. Un tev ir tā unikālā iespēja, kā nevienam citam šeit uz zemes, kā nevienai citai dzīvai būtnei šeit uz zemes. Tev ir iespēja just, tev ir iespēja runāt, tev ir iespēja dzirdēt, tev ir iespēja darīt, tev ir iespēja saprast, tev ir iespēja radīt,
Nevienai citai būtnei šeit uz zemes nav tik daudz dots. Nevienai citai būtnei nav tā, kas ir tev. Tev ir par ko pateikties. Tev ir par ko pateikties. Jūs visi esat vienādi radīti, zemes bērni. Jums visiem ir dota iespēja, ne mazāk un ne vairāk. Visiem pilnīgi vienādas iespējas. Tikai katrs mēs atrodamies savā sapratnes, apzinātības un mīlestības plūsmā. Kāds tikai sapratnes, loģikas, kāds tikai mīlestības, un kāds spēj šo visu apvienot, sajust un izlaist caur sevi, un kāds sajūt un saprot visa šī, visas esības dziļāko jēgu. Nav nekā vienkāršāk. Kā mīlestība. Kamēr mēs domājam, ka tas ir kaut kādā veidā jānopelna, jāpiepilda, jābūt kaut kādam, lai tu būtu to pelnījis. Tikmēr tu vari nekad to nesasniegt. Bet tas ir tevī. Tas patiesi ir tevī. Šeit pietuvojās Sananda. Tavā sirdī, tavās domās, tavās rīcībās, tavos vārdos, tavās jūtās. Katrs tavs sirdspuksts ir mīlestība. Tās ir jūtas, caur kurām tu esi. Un ja jūtas ir piepildītas ar negācijām, tad tu sajūti dusmas, naidu. Un ja tu sevi esi piepildījis ar pozitīvām sajūtām, tu izjūti prieku, laimi, piepildījumu. Mēs, cilvēki, daram mīlestību. Mēs to pieredzam. Mēs to vislabāk saprotam, kad esam
un mīlestības piepildošā, atbrīvojošā enerģija ir tajā, ka tā dod iespēju tev būt tam, kas tu patiesībā esi. Tā neliek tev izlikties, tā neliek tev nebūt tam, kas tu esi. Patiesa mīlestība ir. Tā ir. Un kamēr tevī ir kāda dusma, naids, tu zini, ka aiz tā visa ir kvēla mīloša sirds, kurai kāds kādreiz ir nodarījis pāri. Un ja kāds no jūsu tuvajiem bukojas, lūkojies uz to ar atvērtu sirdi un ļauj izdzīvot to, kas jāizdzīvo. Iekļauj visu, jo tikai iekļaujošajā plūsmā tu spēsi dziedināt to, kas ir. Kamēr tu izdali no, dziedināšana nevar notikt. Tikai iekļaujošajā plūsmā. Tāpēc pie jums Ziemassvētkos nāk Salvētis. Viņš rāda to viņa apmetni. Apmetnis ir simbols, iekļaušanas simbols. Sarkanais tērps un sarkanā krāsa, tā simbolizē šo sirds enerģiju, dzīvības enerģiju. Un man tieši rāda šo apmetni, kas iekļauj visu. Iekļauj. Un mums katram ir šādi apmetni, jo kas ir mūsu ķermenis, kas iekļauj mūsu sirdi, mūsu mīlestību. Tas ļauj būt tev tādam, kas tu esi. Ja tu pret sevi attiecies ar šo iekļaujošo mīlestību, tad tu vari būt. Taču ja sevī tu kaut ko izdali no sevis un kaut kas tevī ir labs, bet kaut kas nav tik labs, tad tas nevar dziedināties, jo tu no sevis to atdali. Pateicies arī par to, ka tu spēj ieraudzīt vēl sevī tās visas lietas, kas tev vēl nepatīk, kur tu vēl neesi gana labi uzvedies. Kā tu domā, kāpēc Ziemassvētku vecītis tev pasniedz žagarus? Lai tu varētu attīrīties. Lai tu varētu attīrīties. Lai tu, tas ir tā kā simbols savai aplaušanai, savai iekšējai aplaušanai un tā kā izdzīt. Un saka, ieliec tos vāzē, ja kāds tev sniedz žagarus par to, ko tu esi
sadarīs, tie uzplauks zaļām skaistām lapām. Tas dziedināsies. Tieši tāpat arī notiek. Par labajiem darbiem mēs saņemam dāvanas un par sliktajiem žagarus. Tātad, lai dziedinātos. Šis ir periods, kurā mēs novērtējam, izvērtējam, apskatām un neesi pret sevi pārāk bargs, ja iepriekšējā gadā, šajā gadā neesi kaut ko sasniedzis tādu, kā vēlējies. Tas nozīmē tikai to, ka joprojām notiek dziedināšanās process. Un tas ir normāli. Jūs esat cilvēki. Brīnišķīgi. Un pasakies, vēl nāk atgādinājums par to, pasakies par visu to, kas tev bijis ticis dots. Un varbūt tu ar kādu uzdevumu netiki galā, tad ļauj tam dziedināties. Jo no dziedinātas enerģijas plūsmas var sanākt jau labāk. Neuzliec pārāk augstus mērķus. Turi mērķi, bet neuzliec sev pārāk augstu, nesasniedzamu, neiespējamu mērķi. Saskati iespējas, kas tev var pie tā aizvest. Cilvēkam ir tāda lieta, kad viņš spēj pie sava mērķa, ko nespēja sasniegt, nokrist un netikt uz priekšu, bet svarīgākais ir uz to doties soli pa solim. Tāpēc mums gads ir salikts 365 dienās. Tāpēc, lai mēs katru dienu varētu kaut ko paveikt. Un kad sitīs pareizais pulkstens, viss saies. Viss saies. Atliek tik turpināt, iet pareizajā virzienā. Un mēs dodamies uz lielo zāli, kur mēs varēsim saņemt atbildes, kur ir sapulcējušies jau visas būtnes, un es šobrīd redzu arī visus augstākos es, tām būtnēm, tiem cilvēkiem, kas klausīsies, ne tikai augstākie es, tas ir arī dvēseļu kopas, jo gada noslēgums ir ne tikai noslēgums, tas ir komandas darbs. Tas nav tikai viena cilvēka darbs, kas to paveica. Tas ir komandas darbs. Un mēs viens otru ietekmējam šajā komandas darbā. Un nav tā, ka tikai jūs viens to, ko jūs savā dzīvē izdarījāt, ka jūs esat tikai viens. Nē, jums apkārt vēl ir daudzi, kur katrs jūsu izteiktais vārds, katra jūsu darbība ietekmē. Jūs esat plaši vibrējošas būtnes, plaši un caur jums katru dienu miljoniem eņģeļi nodod ziņas citiem cilvēkiem. Un ja jūs neesat savā dzīvē un
nedarbojaties, tad caur jums šīs ziņas nevar tikt nodotas. Tāpēc ziniet, ka caur jums, kas klausās, caur jums, kas runā, caur jums, kas dara, caur jums, kas mīl, tiek nodotas daudz, daudz ziņu. Jūs esat kā transformātori viens otram. Tāpēc šeit ir savākušās būtnes, kuras ir kontaktā ar jums, kuras tur īkšķus, lai varētu kaut ko šeit darīt, lai jūs būtu atvērti, lai jūs būtu nomodā, lai jūs būtu apzināti. Jo tas brīdis, kad caur jums var plūst šī dievišķā enerģijas plūsma, un jūs ar viens ar otru varat dalīties enerģijās, ir tas brīdis, kad jūs esat ar vien vairāk mīlestības plūsmā. Jūs esat mīlestībā. Jūs sniedzat mīlestību. Un tas ir tas maģiskais brīdis, kas ļauj miljoniem eņģeļu nolaisties uz zemes un caur jums, kā gaismas nesējiem, nodot informāciju citiem cilvēkiem. Ja jūs ejat viens pie otra ciemos, ja jūs nododat viens otram ziņas, jūs nesat gaismu. Jūs caurplūstat enerģiju. Jūs radat enerģiju. Un tagad es esmu jau uz skatuves, tā kā centrā, un es jūtu, ka man apkārt ir skolotāji. Un ir tāda sajūta, ka telpā ir ienākuši arī dvēseļu radinieki. Jo tāda sajūta bija tāda, kad no zāles kāds varēja pietuvoties man. Un ļoti tāda interesanta sajūta. Es esmu mazliet tāda pārsteigta, kad šī satikšanās notika, jo tāda sajūta, ka es to būtni nemaz iepriekš neesmu redzējusi. Ļoti tāda mīlestības piepildītas jūtas. Interesanti. Ko man ar to gribēja pateikt? Es apmulsu. Es apmulsu. Tā vēl nekad nebija bijis. Un es esmu gatava caurplūst ar sevi jautājumus un atbildes no gaismas skolotājiem un šī lauka un sniegt atbildes visiem tiem, kam tās ir vajadzīgas, noderīgas, skanīgas, piepildītas. Lai caur šiem vārdiem plūst jūsu augstāko es, jūsu dievišķās esības, piepildītā mīlestības plūsma, lai tā sasniedz jūsu sirdi, un no jūsu sirds tā var doties tālāk pasaulē.
Mēs varam sākt ar pirmo jautājumu. Ir pāris dienas līdz saulgriežiem. Kādas enerģijas nāk uz Zemi šajā laikā? Un sajūta man ir tāda, ka šobrīd uz Zemi nāk mazliet spiedoša enerģija, kas vēl joprojām spiež no tevis ārā. Un spiež no tevis ārā šo sajūtu kā pateicību. Un lai tev nebūtu grūti spiest, lai viņa nebūtu caur spiešanu, tev būtu jāierauga tas, kas ir labi tavā dzīvē. Jo tad, kad sāks spiešana, tad tev var līdz pat fiziskām, nu, varētu teikt, slimībām aiziet, vai saguruma, noguruma sajūtai mazliet lielākai. Un, lai tas būtu harmoniski, sāc iet tam pretī un sāc piedomāt pie tā, ko tu no sevis, par ko tu vari pateikties, lai tu ieraugi to visu, par ko tu vari pateikties. Un tas ir iespējams, kad pārdomāt šo gadu, ko tu pa šo gadu esi paveicis. Iespējams, ka to tev vajag arī pierakstīt, lai tu apzinies. Jo cilvēka prātam ir nepieciešamība zināt. Un tad, ja tas, ko tu esi pa šo gadu paveicis, tava apziņa no tā kā iegūst. Mēs skrienam cauri dienām un ļoti daudz ko aizmirstam, bet tu vari paņemt savu kādu lapu vai bloknotu vai kaut vai gada plānotāju, kurā tu pēdējā lapā ieraksti visu to, par ko tu pateicies šajā gadā, lai tu ieraugi to, kā situācija kaut kā šajā gada sākumā ir sākusies, kā tā ir notikusi un kā tā ir beigusies, pie kā tā ir novedusi, lai tu apzinies visu šo posmu, kam tu esi izgājis cauri un par ko tu šobrīd esi kļuvis. Ieraudzīt tieši šo tavu aspektu, kā tu pa šo gadu esi attīstījies, mainījies. Ieraudzīt šo savu izmaiņu un saprast, uz kuru pusi tu esi izmainījies, audzis, attīstījies. Jo tā visa ir attīstība. Tie var būt ieguvumi, tie var būt ir zaudējumi, bet tu vari ieraudzīt, ko tu esi ieguvis arī no zaudējumiem. Jo viss, kas notiek mūsu dzīvē, notiek ar pilnu spektru. Katrā lietā mēs varam saskatīt kā pilnību, tā nepilnību, kā gaismu, tā tumsu. Un tikai tas, no kāda skatu punkta mēs uz to skatāmies, mēs to varam ieraudzīt. Tāpēc, ja tu kādā notikumā nespēji ieraudzīt kaut ko labu, pagriež to savu skatienu no citas puses un paskaties, ko tas tev iedevis ir no labās puses. Uzdot šo jautājumu, ko tad es tā rezultātā vēl esmu ieguvis. Un ja tu vēl šobrīd neredzi to rezultātu, vai process vēl nav noslēdzies, vai tas ir process, kas ir tikai sācies, tad ļauj Dieva eņģeļiem, ļauj savam augstākajam es, ļauj absolūtam palīdzēt tev iziet uz to maksimālo pozitīvāko versiju, ieraudzīt to no labākās puses. Tātad šajā laikā mēģini vislabāk ieraudzīt to, ko tu esi iegūs. Kāds ir tavs iegūms no tā, ka tu pieredzēji kaut kādu savas dzīves situāciju tieši šajā gadā. Iespējams, ka kādam gribās pārskatīt dzīvi, iespējams, ka kādam gribās pārskatīt 10 gadi,
vai kādu nozīmīgu dzīves periodu, kas šajā laikā ir noslēdzies. Katram tas var būt ļoti individuāls process, jo katram ir savi dzīves notikumi, kas iesākās un kas noslēdzās, un mēs visu laiku esam kāda procesa sākuma un beigu stadijā. Tāpēc ir svarīgi atzīmēt, arī saprast šos procesu noslēgumus un jaunu procesu sākumus. Tāpēc primāri šis attiecās uz gada noslēgumu, bet kādam tas var būt arī vairāku procesu vai periodu kopums. Un jā, tāpēc šobrīd nāk vēl tādas spiedoša enerģija, kas tā kā grib izspiest no tevis ārā, un dāvanas, kuras mēs pasniedzam Ziemassvētkos, kurus mēs gatavojam Ziemassvētkos, tā ir pateicība arī visiem mūsu mīļajiem. Pateicība par to, ka viņi visu šo gadu jums bijuši blakus, par to, ka viņi jums palīdzējuši, paturējuši rociņu, atbalstījuši ar mīļu vārdu, vai jebkā savādāk. Tā ir šī sirds siltuma pateicība par to, ko viņi šajā gadā jums ir devuši. Tā ir tā dāvanas nozīme, ko mēs gada noslēgumā sniedzam viens otram. Un tas brīnums ir tas, no šīs dāvanas ir tas, ka cilvēks, kurš saņem dāvanas, var priecāties, cik viņš ir bijis kādam šajā gadā noderīgs, vajadzīgs, cik daudz par viņu atcerās. Šeit nav nozīmes dāvanas lielumam, šeit ir nozīme siltumam un šai pateicībai par šo gadu, kad mēs viens otram vēl esam blakus. Jo ar citiem, diemžēl, mēs atkal svētkus nesagaidām. Mēs kopā varam būt šo laiku ritējumu. Tā ir pateicība. Tā arī ir pateicība un šī dāvināšanas nozīme šajos svētkos. Pateicībā mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Vai augstākie spēki un gaismas pasaule sagaida, ka saulgriežu laikā no cilvēkiem tiek virzīts apzināts nodoms zemes smalkā lauka attīrīšanai, izlīdzināšanai? Vai ir kādi ieteikumi, ko mēs no labas gribas varam izdarīt zemes augšām celšanās procesā? Noturēt mīlestību. Un man rāda kas ir ļoti svarīgi, noturēt šo mīlestības lauku, lai viņam arī veidojās kaut kāda pārkāpšana un jaunajā gadā. Viņam arī notiek tāds pats process, kā tikko notiek visiem, katram individuāli, kad saliekās, un šeit jau notiek kopenerģijas plūsma, tiek ņemta vērā kopenerģijas plūsma, kopējā mīlestības plūsma, un šeit ir svarīgi par to, kad jūs katrs esat šajā mīlestības plūsmā visu šo laiku, lai spētu noturēt to cauri šiem svētkiem.
Tas nozīmē, ka mazāk kašķu, vairāk prieka, mazāk lietu, kas jums izraisa dažādus kašķus, un ja jums ģimenē tā kā parādās grīnči, varētu teikt, grīnči enerģijas, ja? Tad šā iekļaujošā enerģija, samīļojot šo mazo kašķīti, spēj pārveidot un dziedināt šo mīlestību cilvēkā. Katrs ir pelnījis mīlestību, lai kāds šis cilvēks būtu. Un tāpat arī zemes enerģijas plūsmā, mūsu kopīgās enerģijas, ja mēs katrs esam arvien spēcīgāks kodols, transformators, nonākot viens otra laukā, kur mēs esam kopā un vibrējam pozitīvās enerģijās, tad mēs šo mīlestības plūsmu nododam uz priekšu, un man rāda, vai tas ir kāds Ziemassvētku koncerts, Ziemassvētku pasākums, Ziemassvētku, tas veido ļoti spēcīgu mīlestības plūsmu, un šajos notikumos jums jābūt ļoti spēcīgi, varētu jāpiedomā par to, lai neuzsāktu kādu kašķveidīgu enerģiju, jo viņa neizprovocētu, iespējams, tu viņu vari apzināt, bet uz viņas tā kā neintegrēt viņu, ja? Ja viņa tur ir, ok, viņa tur ir, mēs viņu redzam, bet neiet iekšā līstajā. Tā ir, jo tad, kad nāk ļoti daudz mīlestības enerģijas, viņa var pacelties. Viņa var pacelties un man rāda bērniņu, kas stāv pie Ziemassvētku eglītes, un viņš attaisījis ir vaļā dāvaniņu, un tie dāvaniņā nav tas, ko viņš gribēja. Viņš gribēja kaut ko citu. Viņš bija domājis, ka viņam pienākās kaut kas cits, vai viņš vienkārši gribēja kaut ko citu. Un šeit jau mums rodās kaut kādas pirmās mūsu, varētu teikt, traumas par to, ka nesaņēmām to, ko gribēju, un Ziemassvētki ir slikti, un jūs mani nemīlat. Un tā ir. Un daudziem cilvēkiem tā ir. Un tāpēc, ejot ārā, ejot cilvēkos, esiet kā saulītes un spīdiet un plūstiet caur sevi šo maigo mīlestības plūsmu, kas dod. Un esiet kā šie stariņi, kas ļauj caur tevi runāt eņģeļiem. Un kā caur to notiekās šī man rāda Ziemassvētku vakaru, kad visi simboliski ir izcepuši pīrāgus, ir sataisījuši galdu, ir sanākuši kopā. Šajā brīdī jūs redzat to gan caur visiem notikumiem, gan caur visām rūpēm. Jūs redzat visu to, kāda jūsu ģimenē, jūsu dzimtā ir mīlestības enerģijas plūsma. Cik viņa ir tīra vai cik viņa ir dziedināma. Un caur to jūs varat ļoti skaidri ieraudzīt, kurš māk izteikt mīlestību, kurš māk mazāk, kurš no viņas bēg.
un radiet šo telpu un lauku, kurā visi ir iekļauti, kurā visi ir aicināti, kurā visi ir mīlēti, kurā visi ir iepriecināti, kurā visi ir gaidīti. Un tā sajūta, tā ir tā kā ģimenes kopā būšanas mīlestības svētki, jo tur tā interesanti, tā mīlestība atverās no vecākās paaudzes uz jaunāko. Un visvairāk šīs mīlestības sajūt vai saņem paši mazākie. Un viņi savā veidā mācās priecāties par dzīves dāvanām, ko tā dod. Izmantojiet šos svētkus liederīgi, lai stiprinātu saites, lai attīrītu saites, lai dziedinātu saites starp jums un jūsu mīļajiem. Katra dāvaniņa, ko jūs pasniedzat kādam, ir pateicība. Paldies, ka tu esi. Un Ziemassvētku rīts. Man rāda Kristus dzimšanas brīdi. Tā ir diena, kad mīlestība atver acis tavā sirdī. Un tu saproti, apzinies, es esmu mīlēts. Man blakus ir tēvs un māmiņa. Un vēl gudrie. Es esmu gaidīts šeit. Es esmu gaidīts dzīvē. Dzīve sākas. Tā ir dāvana. Pateicības. Pateicības nestā dāvana dzīvei, ko mēs varam dot, sniegt viens otram. Un šīs gaismas tīklojums ap zemi kļūst arvien stiprāks, jo mēs šajos Ziemassvētkos būsim ielaiduši mīlestību sevī, savos mīļajos. Mīlestības saknes būs dziļas un stipras. Neviens vējš to nevarēs izraut. Ko tad no mums sagaida gaismas pasaule? Nesiet mīlestību savās saknēs. Nesiet mīlestību savās saknēs, dziļumā. Nesiet mīlestību savās saknēs, savos dziļumos. Jo darbi būs tikai pēc tam. Šeit ir nesiet mīlestību savos dziļumos. Atklājiet mīlestību savos dziļumos. Un tas ir paveicams caur pateicību sev un caur pateicību visiem mums apkārt.
šis dziļums, cik dziļi jūs paņemsiet, cik dziļi jūs mīlestību ielaidīsiet, tik stipri varēs turēties gaismas šis lauks. Ja ir nepieciešams kādam piedot, tad to arī piedodiet. Pateicība. Varam iet uz priekšu. Kā cilvēkiem, kas ir pazaudējuši ticību labajam, Ziemassvētku brīnumam un mīlestībai, atgriezties šajā mīlestības piepildošajā plūsmā? Tādas ir dzīves attīstības stadijas. Ļoti daudz cilvēki iziet, atgriežas no procesiem, kurus ir veikusi, kas ir veikti šeit uz zemes. Arvien vairāk cilvēku iziet no destruktīviem enerģijām, un daudz vēl ies. Dēļ kā šī brīnuma enerģija uz zemes ir bijusi tikusi noniecināta un pārvērsta par dārgu mantiņu pirkšanas akcijām. Tas nav bijis šo svētku nodoms. Tas ir tas, kā tas ir attīstījies, lai cilvēkiem, kuri ir pazaudējuši saikni ar savu sirdi, ar sevi, vismaz kaut kādā veidā noticētu. Un lielākā daļa šo cilvēku, kuri nav savienoti ar savu es, ir pazaudējuši šo saikni, un tāpēc vairāk netic Ziemassvētkiem, jo pat pazaudējuši to īsto enerģiju, to mīlestības enerģiju, kas tam cauri plūst. To mīlestības enerģiju, kas tam cauri plūst. Tā vietā, lai izteiktu pateicību viens otram, cilvēki sākuši sacensties, kurš var dārgākas, lielākas, bagātīgākas dāvanas uzdāvināt. Tāpēc, ka nav bijusi saikne ar sevi. Un cilvēks, kas saņēmis šo Ziemassvētku dāvanu, jeb brīnumu, tajā nav bijusi iekļautas iekšā šīs jūtas, un viņš nav saņēmis to enerģiju, Ziemassvētku brīnumu enerģiju. Tas ir noticis bez enerģijas. Līdz ar to ir zaudēta ticība šim procesam, jo process, mīlestība ir tikusi, nevis idealizēta, drīzāk varētu teikt, noniecināta, un tā vietā ir nākušas materiālie labumi. Materiālie labumi, un cilvēki vairs netic šim Ziemassvētku brīnumam. Tajā vairāk nav bijis jūtas, bet tās ir bijušas tikai kaut kāda izrādīšanās. Okay, un kā tagad nonākt atpakaļ? No problēma dārgās dāvanās. Problēma ir tajā siltumā,
Un patiesajās sarunās, kad jūs esat kopā, ko jūs viens ar otru pārunājat. Tajā patiesajā klātbūtnē un sajūtās, atvērtībā, uzklausīšanā, kopībā, lai šajos svētkos katrs tiek uzklausīts. Pantiņu skaitot, katram tiek dots vārds. Visi klausās, visi klausās. Ko tad teiks? Un bērni ļoti labi māca izteikt emocijas caur šiem skaistajiem pantiņiem. Bet, lai tās enerģiju aizkustinātu, lai aizkustinātu līdz sirds dziļumiem, mēģiniet sajust to, kas caur jums plūst tajā brīdī, un ko jūs patiesi no sirds vēlaties nodot viens otram. Un lai jums rodās tie vārdi no sirds dziļumiem, rūpes vienam par otru, mīlestība vienam par otru, un visam pārprieks par kopā būšanu. Mēs esam, atcerieties, ka mēs esam viens otram brīnums. Mēs esam viens otram brīnums. Tikai mūsu kopā esībā mūsu dzīve var būt tik spilgta, tik krāsaina, tik piedzīvojumiem bagāta. Pateicībā. Pasakieties par katru cilvēku, kas ir jūsu dzīvē. Un arī tam cilvēkam, kas netic, ir aizmirsis. Šie siltie vārdi var iedot to dzirksteli sirdī, kad viņš notic, es esmu kādam svarīgs. Es esmu kādam nozīmīgs. Tik, cik viņš spēj, tik, cik viņš vēlās, bet neaizmirstiet to pateikt un šo plūsmu nodot. Esi tas, kurš atver otru cilvēku Ziemassvētku brīnumam. Vari palūgt, lai Ziemassvētku eņģeļi runāts ar tevi tā, lai tas cilvēks sadzird to, kas viņam šobrīd ir svarīgs. Dodot atļauju, to var paveikt, dodot atļauju. Ļoti labi, varam iet uz priekšu. Kā satikt savu Ziemassvētku eņģeli un sadzirdēt tā vēstījumu? Ko mums Ziemassvētku eņģeļi vēlas nodot šī čenelinga klausītājiem? Smaidiet. Pirmais ir smaidiet. Man rāda sniegotu, ir tumšs, es redzu tumšu telpu, tā kā nevis telpu, bet lauku vakars, tā kā krēsla. Krēsla un pa priekšu iet cilvēks, un cilvēkam pie rokas ir suns, balts suns. Un es eju tā kā no aizmugures, es redzu, ka viņš ir priekšā.
Es mēģinu saprast, kas tur notiek. Vientuļš cilvēks. Vientuļš cilvēks. Un es jūtu, kā eņģeļi ap viņu apkārt tā kā lidinās, kā sniegpārsla deja. Mēģinu saskatīt it visā, kas ir apkārt, dabā, putnos. Šo vēstījumu, ko tev daba sniedz, tu nekad neesi viens. Pat nejauši uz tavu degunu nolaidusies sniegpārsla ir dziļākais mīlestības pieskāriens, ko māte daba tev spēja uzdāvināt šajā brīdī. Katra sniegpārsla, kas izkūst uz tavu vēdera degunu, ir sveiciens. Par ātru degunu, saku vēders. Bet tā acīm redzot, ir cilvēciska laimes sajūta, ko tu spēj uztvert, un tas mirklis, kur tu spēj smaidīt tajā brīdī, kad tev apkārt nav neviens, bet tu spēj smaidīt, sajūtot šo visu kosmisko būtību, šo visu unikālo dabas vienotību, dzirdēt, redzēt un just to, ka tu šeit neesi viens. Mēs šeit esam ļoti daudz. Pats suns, ejot pie pavadas blakus, viņš pēkšņi tevi aizvelk uz kaut kurieni, un man rāda, kā tas suns aizvelk par kaut kādu citu taku, kur jāiet, un tur šis vīrietis uzdurās burtiski virsū sievietei mīlestībai. Redz, kā eņģeļi pastrādājuši. Redz, kā. Tu nekad neesi viens. Ļaujies plūsmai. Tu vienmēr tiec vadīts. Ļaujies. Ja tevi velk, ej. Tas baltais suns, ja tevi velk, ej. Tev varbūt tā sajūta, ka tev varbūt pie rokas ir pavada, pie kuras ir sunīts, un tev aizved uz vietu, kur tev šobrīd jābūt ir. Ja tevi nevelk, tad tev tur nav. Bet tā vilkme ir tā enerģija, ka tevi kaut kur velk un tur strādā eņģeļi. Un tu vari nonākt situācijā, kas tevi atkal var novest pie tālākās. Bet ļaujies šai vilkmei, ļaujies sajust šīs patīkamās emocijas. Pat naktī, tumsā, esot viens ar tevi, vienmēr ir eņģeļi. Vilkme. Atslēgas vārds ir vilkme. Jo, ja tu esi noskaņots sirds plūsmā, tu vari to visu sajust, un šo vilkmi var sajust. Un kāds ir vēstījums tiem, kas klausās? Eņģeļi gaida iespēju, kad var sākt
tikt runāti caur jebko, ko jūs piedzīvojat, caur jebkuru darbību, caur jebkuru cilvēku, caur jebkuru situāciju, kuru jūs piedzīvojat. Un jūs viņus varat sadzirdēt tajā brīdī, kad jūsu sirds ir atvērta un jūs esat pieņemošā, atvērtā plūsmā. Un šī pieņemšanas plūsma dod iespēju ieraudzīt, sajust, uz kurien man jāiet, kas man ir jādara, kurus vēlos būt. Un šajā laikā centies izvēlēties ar sirdi, nevis ar prātu. Tās būs pareizās vietas, kur tev ir jābūt. Kur tevi vada. Kur tevi vada. Esi šajā mīlestības piepildītajā sajūtā pret sevi. Un šorīt atnāca eņģeļu karaliene, Dievmāte Marija. Mans bērns. Tā ir mātes dziedinošā enerģijas plūsma. Mans bērns. Tu esi mīlēts. Tu esi godināts. Tu esi gaidīts. Un man rāda to brīdi, kad Jēzus ir tikko piedzimis, paņemts rokā. Un māte nodod mīlestību, fizisku mīlestību savam bērnam. Māte nodod, iemāca fizisku mīlestību, izpaustu mīlestības formu savam bērnam. Māte sevi upurē. Māte sevi izdzen, atdod sevi savam bērnam. Tāda ir kārtība. Māte mīl savu bērnu. Māte māca bērnam mīlēt dzīvi. Māte rada telpu, kurā bērns dzīvo. Caur māti
ir izpaudusies dievišķā enerģija. Un tā ir nonākusi dzīvē. Māte māca mīlēt darbībā. Māte nodod šo mīlestību uz priekšu. Un Dievmāte Marija ir eņģeļu karaliene, kas vienmēr atsūtīs ar domu, ar sajūtu palīgā kādu eņģeli savam bērnam, lai tas viņam palīdzētu. Katra māte dos padomu savam bērnam, lai tas savā ceļā satiktu to, kas viņam nepieciešams, vajadzīgs. Katra māte parūpēsies, un tāpēc lūdziet eņģeļus, lūdziet. Eņģeļi ir enerģija, kas nāk pie jums pēc lūguma. Neviena mīloša māte nevar atteikt savam bērnam. Tāpat arī eņģeļi. Lūdziet un ticiet šim eņģeļu pieskāriena brīnumam. Tas ir patiesi. Dievmāte Marija. Tāda sajūta ir, kad caur māti, caur mātes domām, caur mātes enerģijām, caur mātes labajām, šim te visām tiek nodots tālāk ļoti daudz enerģijas plūsmas. Un tāpēc lūdzot mātei, tur notiek dzīvās enerģijas tieši radīšana un vēlmi izpildīšana. Kādā veidā tas viss notiekās, es nesaprotu vēl kā, bet tajā ir ļoti liela enerģija iekšā. Tajā ir ļoti liela enerģija iekšā. Un tas ir mazliet augstāk par mūsu fizisko māti, protams. Un šeit ir arī caur Dievmāti Mariju var tikt dota spēja realizēt kaut kādas lietas, kuras tavā pasaulē var tikt integrētas. Dievmāte Marija nes šo simbolu, radītājs simbolu. Un radīšanas simbols ir tas, kas ļauj realizēt jebko savā dzīvē. Un tāpēc Dievmātei Marijai ir šis te eņģeļu leģions. Aiz viņas stāv daudz lielāka būtne, lielā māte, radītāja, bet Dievmāte Marija ir tas, caur ko mēs to redzam. Bet tā ir šī mīlestības sēklas ienešana, enerģijas ienešana dzīvē, caur kuru tā tiek izaug, izplūst, un tas nozīmē, ka mūsu vēlmes tiek piepildītas. Tā ir sēkla, kas tiek ieņemta dzīvē. Caur šo radīšanas enerģiju mēs spējam ienest savā dzīvē lietas, kuras mēs vēlamies, lai tās notiktu, kuras mēs darām. Tagad varam iet uz priekšu. Kā izveidot uguns rituālu šajos saulgriežos? Kas jāņem vērā, miedarbojoties ar uguns stihijas garu,
lai realizētu savus nodomus un vēlmes. Un šeit man ļoti spēcīgi parādās tāda sirds centrā enerģija. Un man gribās teikt, ka tā ir tāda ugunīga enerģija. Tā ir vēlme iet uz priekšu, par kaut ko aizdegties vai kaut ko nodedzināt. Par kaut ko aizdegties, un tā ir, uguns ir vīrišķā enerģija. Uguns ir vīrišķā enerģija, pirmsākuma enerģijas plūsma, saules enerģija. Un tā ir enerģija, ar kuru mēs varam kaut ko izbeigt, transformēt un kaut ko iesākt. Jo tā ir enerģija, kas iet cauri visiem slāņiem fiziskajā plānā. Un uguns alķīmija plazmā spēja šos procesus paveikt. Savienībā ar pārējām enerģijām šī enerģija var būt vienmērīgi sadalīta, lai viņa nebūtu tik asa, tik, varētu teikt, dedzinoša un tik stipra, jo uguns ir ļoti spēcīga. Cilvēka ķermenis uguni nevar panest vienu pašu. Viņam ir vajadzīgs saistvielas, kas ir gaiss, ūdens, zeme un zeme, un nodoms, kas ir ēters, kas ir virzība. Un tieši kopā šīs te visas 5 enerģijas spēj ienest to, kas mums ir nepieciešams. Jo vienu pašu uguns ir ļoti spēcīgs, varētu teikt, avots, kurš nevar viens pats izpausties caur fizisku cilvēku. Lai tas nokļūtu fiziskā cilvēkā vai dzīvē, viņam ir vajadzīga atsevišķa miedarbība ar citām enerģijām, lai viņa varētu ienākt dzīvē, viņai ir jābūt ar citām enerģijām. Tādā veidā uguns rituāls brīdī, kad uguntiņa tiek dedzināta, tiek dedzināta uguns tā kā pagalītes, tiek savienota ar stihijām. Un attiecīgi tiek dots nodoms. Šīs 4 stihijas ir, kad tiek dots ūdens, zeme un gaiss. Visas šīs stihijas tiek iedotas, varotas ar to ūdenī, kad dod medutiņu, kad dod ūdentiņu, kad dod maizīti. Tādējādi veicot šo alķīmisko procesu, kas ir paredzēts, lai ienāktu kaut kas dzīvē, un sniedzot ugunī nodomu, piesātinot viņu visu ar dažādiem nodomiem, izsekot ugunī, notiek iekšēja un ārēja noskaņošanās uguns elements, kas ir tāds pats savienojums kā ugunī. Tā ir zemes uguns šeit uz zemes, tā ir zemes uguns, un augšā ir arī saule. Ja viņi visas tajā brīdī, kad notiek uguns rituāls, viņš tiek savienots, un rāda tieši enerģētisko savienojumu saulgriežos, kad ir vaļā šī te lūka, tad notiek savienojums zemes uguns, uguns, kas atrodas fiziskajā ķermenī, un uguns, kas atrodas uz saules. Saule, cilvēks, zeme. Tas fiziski nozīmē tā, ka saule, cilvēks, uguns centrā, kas ir uguns rituālā.
Un mēs tā kā tajā uguns titulā vairāk vai mazāk riņķojam ap to uguni, vai dejojam, vai kaut ko stāstam, vai kaut ko runājam, un ir šis te konekts. Es novienādoju 3 ugunis. Uguns, kas ir saule, ja mēs to darām konkrētos saulgriežos, uguns, kas esmu es, mana iekšējā uguns enerģija, jo mana uguns enerģija darbojās caur maniem vārdiem, caur manu nodomu, caur manu darbību. Tā ir enerģija, ar kuru es kustos, ar kuru es kaut ko daru, kas mani virza kaut kādā konkrētā virzienā, vairāk vai mazāk. Un tad ir uguns, kas ir uz zemes. Ņemot vērā šo izvietojumu, notiek novienodošana. Augstākā plāna novienodošana ar zemes plānu, augstākā plāna novienodošana ar zemes plānu un nodomu strukturēšana. Nodomi, kas man vairs nav vajadzīgi, es viņus atstāju pagātnē, un nodomi, ko es vēlos integrēt, es viņus tā kā paņemu, es viņus tā kā sevī integrēju. Un caur šo rituālu par to, ko es vēlos atstāt, iespējams pagājušajā gadā notiek šis alķīmiskais process, un iekšējā uguns tātad tiek dievināta, tiek uzrunāta, tiek akceptēta visas šīs lietas, kas būs. Un notiekot šajā savienojumā, tad arī tiek uzklausīts tas, ko tad tu vēlies darīt nākamajā gadā, nākamajā etapā, un caur šo uguns rituālu tu to vari reāli paveikt. Un kosmiski šis process ir tā kā sācies, un tāpēc, jo no jums spiež ārā visa šīs pateicības par to, kas ir kas, jo tiek pieņemts arī, tāpēc arī rudenī jums bieži vien, rudenī, ziemā, vēsajā periodā, jūs tiekat spiesti tā kā sildīties arī pie siltuma nesējiem, vai tā ir dzīvā uguns, vai tā ir svecīte, pie kuras jūs aizdomājaties par kaut ko, citreiz bieži vien domas jūs aizved padomāt, kā būtu, ja būtu. Un tas ir visbiežāk paceltais jautājums augstajās, tumšajās sezonās, kā būtu, ja būtu, jo tu neko īsti neredzi. Un šobrīd šajā laika zonā, kad mēs piedzīvojam ļoti daudz bezsaulītas dienas, mums bieži vien paceļās šis jautājums, kā būtu, ja būtu, un tas liek padomāt par to un izvirzīt arī kaut kādus jaunus savus mērķus, jo tiešā acīmredzamībā nav savienojuma ar augstāko, un tu esi mazliet tāds kā aizlikts, lai tu pats tā kā aizvērts, lai tu pats padomātu, ko tu vēlies, un tu spētu piedzīvot savu dzīvi. Un tas ir tas uguns rituāls, ir tas apzinātais rituāls, caur kuru es pasaku savai iekšējai ugunī un izvirzu šo te virzības ceļu nākamajā periodā. Un tad iekšējā uguns sāk caur to arī runāt, tu tā kā iekudē sevi. Tu iekudē sevi uz noteiktiem notikumiem, situācijām, kas tev ir svarīgi, skatoties no šīs laika punkta. Man rāda šo svarīgo posmu, vēlreiz zemes uguns, cilvēka iekšējā uguns un saula. Viņš ir vienā līnijā, un tas ir ļoti svarīgi, kad satiekās šie punkti. Uguns enerģijas punkti, jā. Un tādi mums ir 4 gadā, kur tā laika ūka izveidojās, kur var notikt šī novienādošanās. Varam iet uz priekšu. Kam jāpievērš uzmanība nākamajā gadā,
ugunīgā zirga gadā dzimušajiem, kādas iespējas atveras un kā tās saskatīt. Un šeit ir sajūta tāda, kad tas ir pārlieciens, tas ir visiem tiem, kas ir dzimuši, ir beigusies 12 gadi. Visiem tiem, kas ir tas, kas ir ticis darīts pirms 12 gadiem, tagad pārslēdzās uz 12 gadu periods. Tāpēc tiem, kuriem tagad noslēdzās iepriekšējais 12 gadu periods, būtu jāpadomā ne tikai par periodu 1 gads, bet šeit būtu jāpadomā par periodu, ko es esmu izdarījis pēdējos 12 gados. Jo šis ir tas brīdis, kad notiek lielais pārslēdziens. Tā ir laika tāds plašāks ritējums, vilnis, varētu teikt. Un tagad sākās jūsu autentiskie 12 gadi. Un tas sākās no šīs ar šo ļoti lielu enerģijas pieplūdumu, enerģijas virzienu, kas izvirza jūs tādā trieciena gājienā uz priekšu, un šeit ir jūs nonākat saskaņā ar savu būtību. Jūs nonākat saskaņā ar savu būtību. Jūs nonākat saskaņā ar savu būtību. Iestājās tāds iekšējs miers, bet notiek šī virzība uz priekšu. Pilnīgs iekšējs miers un būtības izzināšanas, varētu teikt, kad šis periods ir tā kā noslēdzies, vai šīs pārmaiņas, ar ko tas iepriekšējais periods sākās. Jūs varat pēc gada paskatīties un pacelt, ko jūs domājāt pirms 12 gadiem. Un jūs varat saprast, kas pa šiem 12 gadiem ir noticis. Ir jauns 12 gadus cikls. Un principā šajā brīdī jums būtu arī jānoliek 12 gadas, nākamās 12 gadas šie galvenie punkti, ko es vēlētos paveikt 12 gadē. Nākamajā 12 gadē. Ko sniedz tieši, man rāda tos, katram gadam vēl ir kaut kāda sava enerģija, un ja jūs saslēdzaties vēl ar šo stihiju enerģiju plūsmu, kas plūst cauri katram gadam, un vēl uz enerģiju, jūs varat pievērst tam uzmanību, sajust un saprast 12 mērķus sev uzlikt. Un ticiet man, pēc 12 gadiem jūs būsiet jau kaut kas cits. Atkarībā no tā, ko jūs izliksiet. Ugunīgais zirgs nozīmē to, ka tas ir no iekšas uz āru, spēcīgi no iekšas uz āru. Iekšējā uguns tiek izpausta. Iekšējā uguns tiek izpausta. Tas, kas jūs esat. Jūs iespējams nevarēsiet noslēpties aiz tā, kas jūs neesat. Jūs esat tas, kas jūs esat. Ar tādu spēku un sparu uz priekšu. Ar spēku un sparu uz priekšu. Un laikam tas nākamais jautājums par visiem. Ugunīgā zirga gads, ko nes visiem pārējiem. Visiem mums.
viņš dos, tā enerģija nāks, un caur mums burtiski spiedīsies ārā mūsu uguns. Mēs nespēsim būt nepatiesi pret sevi, nespēsim sevi apspiest. Šī uguns vienkārši sprauksies visam cauri. Tas ir ātrums. Tā var būt mazliet arī karstasinība. Tas var būt ļoti liels arī darbs. Trud, darbs tieši kā trud, darbība, darbspējas. Un tāda darbs ar tādu uguns pieskaņu. Es daru to, ko es vēlos. Un tad notiek, tur vienkārši simbioze tāda notiek, kad es daru caur to, ko es vēlos, ko es esmu apzinājies, ko es vēlos, un viss notiek. Un caur to darbu nāk arī atalgojums, tad, kad viņš ir savienojumā ar manu iekšējo būtību. Un tas nes augļus. Zirgs iet pa priekšu. Viņš nekur nenāk nopakaļ. Viņš iet pa priekšu, un tas ir spēks un jauda. Viņš prasīs no cilvēkiem darīt savu lietu. Zirgs ir godīgs, zirgā ir ļoti daudz mīlestības, un lai arī viņš tā kā dzīs uz priekšu, varētu teikt, ka arī dzīs uz priekšu, trauksies uz priekšu, varbūt dažkārt būs mazliet karstasinīgs, bet viņš nesīs ļoti daudz labestības un daudz darba tajā. Te var būt karsti vārdi, karstas jūtas, karsti piedzīvojumi, aši, ātri. Un tad katram tā ir tā gada enerģijas plūsma, ka mēs esam gatavi. Un jo mēs vairāk spējam būt mīlestībā uz sevi un uz pārējiem, tad tīrāk enerģija ar mums. Viņš tā kā spiež mums ārā savu to īsto enerģiju, kas tu esi. Un lieliem soļiem dodās uz priekšu. Un tas jau ir darbībā. Ja šis gads bija par to, pūķa enerģija, bija par to, ka tu apzinies savu spēku, ka tu esi savā spēkā, tu vienkārši saproti sevi, kas tu esi, tad zirgunīgā zirga gads ir par to, ka tu dari to, kas tu esi. Tu dari to, kas tu esi. Tā ir darbības forma, nevis tikai uguns būšana. Tu esi darbībā. Pateicos. Un tas bija pēdējais jautājums? Jā, tas bija pēdējais. Pateicos. Un man rāda tagad eglīte Ziemassvētku. Un Ziemassvētku eglīte ir arī tāds simbols, jeb pateicība, ko jums sniedz pati māte daba. Māte daba sniedz jums dāvanu, eglīti, ap kuru jūs visi varat priecāties. Un tā ir mātes zemes pateicība jums, ka jūs šeit esat, un mēs kopā veidojam dzīvi. Un kad jūs izrotājat eglīti, tad māte daba priecājās kopā ar mums. Un tās ir viņas ieguldījums šajos mīlestības svētkos.
Viņa upurē eglīti. Viņa upurē sevi. Māte, lielā māte, dod savam bērnam visu, lai tikai viņš būtu priecīgs. Tas ir eglītes simbols. Egle ir arī mātes enerģijas nesējs. Un viņa dāvā sevi, lai bērnam, visiem zemes cilvēkiem būtu prieks. Tas ir simbols. Pateicībā, mīlestībā. Un novērtēsim šo Ziemassvētku enerģijas brīnumu un šo eglīti, ap kuru viss pulcējās, saņemot šo mīlestības plūsmu no mātes zemes. Dievs gaiss, enerģijas plūsmas. Viņi savāc visus savus bērnus, katram ap savu eglīti, lai tie priecātos, nodot mīlestību viens otram, lai top ir tapis. Sajūtam, kā šī mīlestības enerģija mūsos ienāk, piepilda un staro tālāk uz pasauli. Smaidi. Smaidi pasaulē. Tava sirds ir priecīga. Priecīgu Ziemassvētkus. Pateicībā un mīlestībā. Lai top ir tapis. Un atgriežamies šeit un tagad par kripatiņu gudrāki, par kripatiņu mīļāki, par kripatiņu pateicīgāki, apzinātāki. Esam pateicībā. Pateicībā. Lai top. Nu ko, paldies šim brīnišķīgajam ēteram un paldies visiem, kas bija ar mani kopā šeit un šajā ēterā. Man tiešām ir ļoti liels prieks. Es pateicos visiem, kas ir bijuši kopā ar mani visu šo gadu. Visiem, kas mācās pie manis Dvēseles apziņas skolā. Visiem, kas pie manis nāk uz kosmoenerģētikas seansiem, dziedināšanas seansiem. Visiem, kas pie manis nāk uz dvēseles ceļojumiem, channelingas sesijām. Paldies, paldies, paldies. Es no sirds pateicos par to, ka man ir dota iespēja runāt pateicībā. Un jā, vērsim nākamā gada vārtus vaļā 1. janvārī 11:00. Esi plūsmā un sajutīsim, kā šie vārti varās, tie 1. gada vārti. Būsim apzināti viņus atvērt un gaidīšu jūs Zoom istabā, ierakstā, arī ar jautājumiem un ar to, kā tad mēs tos vārtus vērst vaļā. Lai katram noder un katram svētīga šī būšana šeit uz zemes un mīlestība. Paldies! Paldies! Un tā!